šajā pavasara dienā. Un latviešiem tautas dziesma vienmēr ir bijusi īpaša. Tā ir palīdzējusi gan darbā, gan priekos, gan bēdās. Un visādā ziņā tautas dziesmas palīdzēja padarīt dienu jaukāku, veiksmīgāku un darbīgāku. Visvesā, ūdentiņu, sakumpušu, muguriņu, krupīts vesā, ūdentiņu, sakumpušu, muguriņu, krupīts vesā. Vai ir gana, saskī saka, vēl vajagā, krupīts prasā, vai ir gana, saskī saka, vēl vajagā. Kas mums šogad mūsu skolā ir liela jubileja? 25. Mūsu skolai šogad 25. Tāpēc mēs kā pastnieki nesam skolu Vinnijam ielūgumu no mūsu skolas aiznes lūdzu. Un laipni lūdzam arī Vinnija pārstāvis uz mūsu lielo jubileju. Mēs ejam uz skolu, kur saviem kur veiksmi mums nes. Lūciņas saraksts reiz. Smaiļā rādam visu, ko mākam. Dziedāt, dejot un peldēt. Zīmēt un mūziku rīmēt. Vārītes vidusskola vienmēr jūs gaida. Urā! Tā būs tāda sacensība, vienam otru savā ziņā, bet visādā ziņā es domāju, ka katrs būs priecīgs saņemt savu tautas dziesmu un radīt šai tautas dziesmai kādu skaistu vizuālu tēlu. Esat gatavi? Jā.
Kā jums šķiet, kas jums palīdzēja sagatavoties un uzvarēt? Tā, Iedvesma. Inita. Arī. iedvesma un Inita un tā Inita, tāpēc, ja mums viņā tik labi iemācījums. palīdzēja tās zināšanas, kas jums iemācītas ir, ja? Un Viktorija, kā tu gūsti iedvesmu, lai zīmētu? Es iedvesmu gūstu smaidot, un kā sāku zīmēt, tā nevēlos atrapties. Nika, kas tevi iedvesmo? Domāt. Domāt par dažādām lietām? Jā, par darbu. Labi, paldies jums!